Labdien, cienījamie TVNet skatītāji! Kā ierasts trešdienās ar jums kopā ir raidījums Pūls. Mans vārds ir Artūrs Guts, un šodienas raidījumā mēs turpinām TVNet grupas satura projektu Vīrietis uz izdzīvošanas robežas - Latvijas veselības krīze, par kuru nerunājam. Nevienam nav noslēpums, ka Latvijas sabiedrībā nereti valda priekšstats, ka īsts vīrietis ir tas, kurš nekad nesūdzās, par savām problēmām klusē un sāpes pacieš sakostiem zobiem, turpinot ikdienas darbus. Taču šāda pieeja ilgtermiņā maksā dārgi gan pašam, gan arī tuvajiem cilvēkiem. Tāpēc šodien raidījumā runāsim par to, kāpēc vīriešu veselība ir sabiedrības kopējā atbildība un kā mainīt attieksmi. No klusēšanas un izturības līdz atklātai sarunai un rīcībai. Un īpaši šomēnes novembrī, kad visā pasaulē notiek Movembra kustība, kas aicina pievērst īpašu uzmanību vīriešu mentālajai un fiziskajai veselībai, šī saruna ir vēl nozīmīgāka. Tieši tādēļ studijā šodien esmu aicinājis Movembra kustības popularizētāju, pašpalīdzības atbalsta vīru grupas dalībnieku Gati Smidrovski. Labdien! Labdien! Kā arī biedrības Tavai brīvībai projekta 1000 dienas skaidrā vadītāju un mentālās veselības centra valdes locekli Agri Startu. Labdien! Gati, tā kā sākumā runāsim par Movembru, domāju, ka es sākšu ar tevi. Daudziem ir zināms, ka kustība sākās ar vienkāršu simbolu ūsām, bet šobrīd jau ir pāraugusi par globālu atgādinājumu tam, ka vīriešiem nav jābūt klusajiem cīnītājiem. Tāpēc loģiski man būtu tev pajautāt, ko tev personīgi nozīmē Movembra kustība? Nu, redz, šī Movembra kustība aizsākās Austrālijā pirms jau vairāk kā 20 gadiem, kur 4 draugi principā atbalstot savas paplašinātās ģimenes vai cilts vīriešus, kuriem bija smagas veselības problēmas, viņi izdomāja principā gan arī joka pēc, bet kā tādu atbalsta simbolu novembra mēnesī audzēt ūsas, kā tādu vīrišķības simbolu. Es pats šo tradīciju esmu piekopis jau, nezinu, 5, varbūt pat jau visus 10 gadus. Vēl es esmu ar bārdu. Nezinu, kurā dienā iznāks šis raidījums, bet 31. oktobra vakarā es tad arī nodzenu bārdu un visu novembri staigāju ar pliku seju. Tas ir vienīgais mēnesis gadā, kad man var sastapt ar tādu gludi skūtu seju, un tad ūsas gan es audzēju. Un tā ir iespēja tiešām gan darba kolektīvā, gan satiekot arī kādas paziņas, aizsākt šo kustību. Gati, wow, tu bez bārdas pirmo reizi mūžā tevi tādu redzu gadrīz vai. Un man ir iespēja pastāstīt, kāpēc tas ir tik nozīmīgi. Jo mēs zaudējam tik šausmīgi daudz vīriešus, tik ārkārtīgi daudz vajadzīgus vīrus, tēvus, brāļus, vectēvus aiz šīs neuzmanības pret sevi, aiz šīm domām, ka es jau varu izturēt tīri vien tāpēc, ka es esmu vīrietis, mani slimības neķer, man nav nekāda grūtība, es pats varu izturēt, un īsti tā nav. Šī ir tāda iespēja atgādinoši vienreiz mēnesī pievērst to uzmanību, ka, īstenībā, varbūt, ka mums par sevi ir jāparūpējās vairāk. Varbūt paskatāmies tomēr uz sevi un uz savu veselību. Un jau vairāku gadu garumā popularizējot kustību, kāds ir tavs viedoklis, cik labi tā šobrīd jau ir iedzīvojusies arī tepat pie mums Latvijā? Latvijā es teiktu, ka es plašumā neredzu ļoti daudz tādu aktivitāti, bet ik pa laikam kaut kur sadzirdu tādas burbuļus. Zinu, ka ir kaut kādi koru kolektīvi, kur vīri arī tad praktizē šo pašu Movembru, audzē ūsas. Ir kaut kādi darba kolektīvi, kur uzņemās šo iniciatīvu, lai cik ļoti negribētu. Agri, lai cik ļoti vīri to negribētu, un lai kā viņi, cik smieklīgi viņi izskatītos. It īpaši mēneša sākumā vispārībā bez sejas apmetojuma. Bet viņi uzņemās caur tādu joku, bet sākumā tas ir joks, un pēc tam, pēc kaut kāda laika, tas liek aizdomāties mums pašiem vairāk
nu labi, varbūt, ka tomēr aiziešu, nodot tās analīzes, aiziešu apciemoties pie tā ģimenes ārsta, vienu reizi gadā jau var. Un kaut vai vismaz to pašu minimumu parūpēties par savu veselību, to tad arī uzņemās. Tie apgriezieni ir maziņi, bet var just, kad vīri sāk piedomāt. Un šī pieeja, ja mēs varētu tā izteikties ar smaidu par nopietno, vai tā palīdz labāk uzrunāt vīriešus Latvijā? Pilnīgi noteikti, jo Latvijā, kur mums ir diezgan drūma, ne tikai tāpēc, ka drūma gaisotne, tāpēc, ka ir laukā rudens, bet sociāla-ekonomiskais stāvoklis mums arī nav tas draudzīgākais, tīpaši visus šīs PSRS mantojums, kas mums arī seko līdzi, un ja mēs runājam par vīru mentālo veselību, tas ļoti stipri nāk līdzi arī visa šī kultūra. Un tāpēc caur joku un caur kaut ko interesantu, caur kaut kādu humoru, caur tādu vieglumu, caur patīkamu to sarunu, ir vieglāk to sarunu uzsākt un ir vieglāk atbruņot vīrieti un ļaut varbūt arī viņam pašam atklāties. Nevis uzreiz kārtīgi močīt ar to, ka ir tīpaši nedod Dievs vēl mācīt viņam, kā dzīvot. Ar šīm lietām mēs dabūnam tikai aizsarga reakcijas un tāda reakcija, ka mēs vīri norobežojamies un apbruņojamies, mums to nevajag. Tad, kad mēs ar tādu pieņemšanu, ar laipnību, ar prieku, humoru nākam, tad ir, manuprāt, iespēja šādos grūtos, smagos īstenībā tematos panākt to, ka mēs vairāk tajā iedziļinamies pēc tam, varbūt pat ne uzreiz. Un tāpēc būtu liels aicinājums publikas izklaidētājiem, komiķiem, humoristiem arī varbūt tad uzņemties šo iniciatīvu runāt par vīriešu veselību. Jo, manuprāt, viņiem ir liels spēks un liela ietekme, īpaši varbūt uz jaunākiem cilvēkiem. Jā, un iespējams jums abiem ir bijusi iespēja arī iepazīties, teiksim tā, novērot, kā šīs vīriešu kustības darbojās ārvalstīs. Kāds ir jūsu abu personīgais viedoklis? Kāda Latvijā ir situācija, vai mums pietrūkst šādu pozitīvu kustību, kas, teiksim, runātu nevis tikai par problēmām, bet ļautu arī cilvēkiem, šajā gadījumā mēs runājam par vīriešiem, mainīt savu domāšanu? Es nevarēšu komentēt par ārvalstīm. Es varu tā, principā, stereotipiski salīdzināt tās valstis, kuras savā laikā bija un tās, kuras savā laikā nebija padomju sastāvā. Un tur tām valstīm, kuru vīrieši sastāvā ir bijuši, viņiem ir savas domāšanas atšķirības. Viņi ir mazāk brīvi savā izpausmē, viņiem dikti patīkās vairāk sevi sodīt par kaut ko, uzņemties vainu. Un dzīvot tādā patiešām stereotipā, stigmā par to, ka, kā tu sākumā jau pieteici, par to, ka mēs esam tātad bez emocijām, bez nerviem, mēs nejūtam fiziskas sāpes, mēs principā esam tā kā galds. Ja? Tāds. Un mēs nonākam vienkārši pie tādas situācijas, ka ir runa par to, ka tam vīrietim ir jāgrib tās pārmaiņas savā dzīvē. Iespējas ir, un mēs labi arī saprotam to, ka, ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums pavisam noteikti. Un tas piedāvājums arī jau ir diezgan lielā apjomā, sākot no dombiedru grupas evolūcija un biedrība tēvi un tas pats mentālās veselības centrs. Un ir arī daudzas citas organizācijas, kas arī palīdz vīriešiem gan caur inicēšanās procesiem, gan vienkārši kopā būšanā. Un galvenokārt es gribu pateikt to, ka tās organizācijas, kurās vairāk šobrīd iet sievietes, nekad nav aiztaisījuši durvis ciet arī vīriešiem. Vīrieši arī uz turieni drīkst iet, tikai jāgrib ir. Jo mēs nevaram nevienu noķert pie rokas, nevienu vīrieti noķert pie rokas un piespiest viņam gribēt mainīties vai būt laimīgam. To nav iespējams izdarīt. Bet tas, ko mēs varam darīt un ko mēs ar Gati arī, manuprāt, ļoti veiksmīgi arī darām, mēs rādam piemēru. Mēs rādām piemēru, ka ir iespējams dzīvot arī citādāk, ir iespējams dzīvot mierīgāk, laimīgāk, nosvērtāk, ar mazāk vai neeksistējošiem sliktiem ieradumiem un veidot savu dzīvi, uzņemties atbildību par to. Un tikai caur šo piemēru mēs radam
nākošajam citam vīrietim piemēru, un viņš citkārt radīs to tālāk, un viņš tā kā tālāk. Un ar tādu mērķi varbūt tās mums kādreiz nākotnē izdosies Latvijā panākt to, ka daudz šo te paudžu izdomātās vīriešu pazeminošās un vainas emocijas raisošās domāšanas modeļi nepārdzims un netiks vairāk pāraudzināts tālāk dēlos, un meitas to neredzēs vairāk. Tas ir darbs ar sevi. Un materiāls ir pieejams ļoti pat daudz. Neobligāti pat grupās ir internets ir pilns ar svešvalodā pieejamiem materiāliem, bibliotēkas ir pilnas, sakot, ir kur izplasties, ir tikai jāgrib. Baigi interesanti arī Ziemeļvalstīs braucot uz dažādiem ideju apmaiņas braucieniem uz vīriešu organizācijām un iegūstot kontaktus, skatoties, kā viņi strādā. Es varu pateikt, ka Ziemeļvalstīs vīriešu organizācijām tiek piešķirts budžets pietiekami daudz un diezgan daudz, apzinoties, ka arī vīriešiem ir vajadzīga tiešām palīdzība un attiecīgi Ziemeļvalstīs tādiem cilvēkiem kā mums ar Agri un vēl aptuveni 10, 15, varbūt 20 vīriešiem Latvijā, kuri vēlas palīdzēt vīriešiem, bet mēs to darām ārpus savu pamatdarbu un dažādos citos veidos sevi nodedzinot un ziedojot. Ziemeļvalstīs tas notiek sistemātiskāk, un tur šie cilvēki tiešām to var arī darīt kā pamata darbu. Bet atbildot uz tavu jautājumu par to, kā tas viss notiek, un man ir ļoti labs piemērs no mūsu kolēģiem Lietuvā. Lietuvieši izveidoja tādas vīru grupas ar nosaukumu Gentis, kas kaut kādā veidā tulkojās kā ciltis. Un viņi to ir pozicionējuši. Es teiktu, ka tas ir drīzāk mārketinga jautājums. Tiešām par to, kā mēs to visu pozicionējam un parādam. Ka īstenībā vīriem būt grupā, tādas vīru grupas iknedēļas satikšanās, viņas ir krūtas, viņas ir riktīgi foršas, tas ir piedzīvojums, tas ir aicinājums, un tas ir sevis pārvarēšana, un tas ir riktīgi labi, tas ir vīrišķīgi, tas ir kruti labi. Tā nav čīkstēšana, žēlošanās vai kaut kādas ciešanas un vēl sazinkas. Nē, jo mums vīriem vajag būt kopā, un tas ir riktīgi spēcinoši. Tas ir riktīgi labi, un mēs viens otru atbalstam un paceļam augstāk. Tāpēc tādas pašpalīdzības atbalsta grupas, kas pamatā tas tā arī ir. Tas ir tas, kas vīriešiem vislabāk strādā, izejot no pētījumiem, un visi, kas mēs Latvijā arī darbojamies ar vīriešiem, principā esam nonākuši līdz tam secinājumam. Tādas pašpalīdzības atbalsta grupas, jeb vīru grupas, tēvu grupas, jebkādā veidā, kur tikai vīri sanāk kopā viens otru atklāti, uzklausa, atbalsta un ceļ, tas ir tas ceļš, kur mēs aizējam prom no milzīgās vientulības problēmas, kur mēs varam atklāti viens otram pateikt, klausies, es biju pie ārsta pagājušajā nedēļā, un viņš saka, ka tur vēzis varētu būt. Un es tagad nezinu, ko ar to darīt. Un pārējie to dzirdot, beidzot arī saprot, sasodīts, foršs čalis, it kā vesels, smaida visu laiku, bet arī viņam tā gadās. Varbūt es arī tomēr aiziešu. Un tas ir tas, ko mēs dzirdam no citiem vīriem, kuriem ir tieši tādas pašas problēmas. Bija šītiņ citādāks, bet lielā mērā tieši tādas pašas problēmas, kur vīru grupās nevienā, es nekad neesmu redzējis, ka kāds vai izsmietu, vai ņirgātos, vai nonicinātu kādu citu vīru. Nē, tur tieši otrādāk. Tur visi nāk ar atklātu sirdi, visi viens otram jūt līdzi, kas ir brīnumaini. Tā ir unikāla vieta, kur vīrieši vairs nesacenšās. Mums ir īpaši darba vidē vai arī attiecību vidē, kur mums ir jāsacenšās par smukākajām meitenēm un labākajiem darbiem un vēl kaut kur vēl citos veidos, mums ir jāsacenšās. Vīru grupā nē, mēs esam visi vienlīdzīgi, gan tas krāvējs, gan arī tas bankas vadītājs, viņi ir vienkārši vīri. Un viss. Un tur mēs runājam, esam atklāti un viens otram palīdzam. Un tā ir tā lieta, kas ārkārtīgi palīdz. Es domāju, ka mums Latvijā arī tiešām ir vienkārši vairāk jāstrādā uz to
prezentēšanas, pasniegšanas veidu, uz to mārketingu, par to, ka tas ir reāli forši. Tas ir riktīgi krūti, tas ir jauki, tas ir jautri, spēcinoši, tiešām riktīgi, vīrišķīgi. Un tāpat laikā mēs arī viens otram palīdzam. Jā. Un tad noslēdzot mūsu sarunas pirmo bloku par novembrī vīrieša mentālās un fiziskās veselības mēnesi, es jums abiem vēlētos pajautāt, kas būtu tas, ko jūs vēlētos, lai vīrietis šī mēneša laikā vismaz padomātu, bet, protams, būtu galvenais, lai arī izdarītu kaut vai vienu mazu lietu savas veselības labā? Minimālais, pirmais solis. Un nepadomā, vienkārši izdari, pieraksties pie ģimenes ārsta, un lai viņš tev izraksta asins analīzes. Vienu reizi gadā vienkārši pārbaudīt asins analīzes. Neko vairāk. Tā kā pamatiņš. Ja tur kaut kas tur atklājās, tad tur var visu kaut ko darīt tālāk, bet aiziet pie ārsta, pārbaudīt asinsspiedienu, vispārībā nesāp un vienkārši paskatīties acīs savam ģimenes ārstam, varbūt, ka viņš ir baidījies pa pēdējiem 5-10 gadiem, kad viņš neesi redzējis, un aiziet uztaisīt asins analīzes. Es citkārt no mentālās veselības viedokļa varētu pateikt, ka var pierakstīties arī pie psihologa vai aiziet, piemēram, uz kādu supervīziju, ja ir izaicinājumi profesionālajā darbā. Bet varbūt var arī apsēsties un uzrakstīt uz papīra to, ko ir kauns vai negribās teikt skaļi, respektīvi parakstīt dienas grāmatu. Varbūt ir vērts apsēsties un palasīt grāmatas, piemēram, par pieaugušajiem bērniem, piemēram, Dejas uz grābekļiem ir burvīga grāmata. Varbūt šī mēneša laikā ir iespējams pašam sev radīt izpratni par to, ar ko manā dzīvē būtiski atšķirās vainas uzņemšanās un atbildības uzņemšanās. Jo tā arī ir diezgan izplatīta problēma, kad mums ļoti labi patīk vainot, bet maz patīk uzņemties atbildību pašiem par savu veselību. Tajā skaitā arī par fizisko veselību, ne tikai mentālo. Bet jā, es laikam teiktu to, ka piesēst un pareflektēt, un aiziet pie ārstiem, un aiziet uz dombiedru grupām, pie vīriešiem, parunāties. Tas tiešām nesāp, kā Gatis pareizi norādīja. Jā, ko lai saka, jau šajā pirmajā raidījuma blokā aplūkotās tēmas ļoti atbalsojas arī tajā, ko raksta mūsu lasītāji un skatītāji. Mūsu vīrieša veselības projekta ietvaros mēs saņēmām ļoti daudz komentāru par to, kā vīrieši jūtas, kas viņus nogurdina un kāpēc reizēm šķiet vieglāk klusēt nekā runāt. Un balstoties uz mūsu lasītāju komentāriem un jautājumiem, es tad esmu izcēlis 5 tēmas, kas visvairāk, teiksim tā, nodarbina viņu prātu. Un līdz ar to raidījuma turpinājumā tad mēs aplūkosim, mēģināsim kopā ar ekspertiem atbildēt uz mūsu skatītāju jautājumiem. Šeit parunāsim gan par psiholoģisko, gan emocionālo labsajūtu, tāpat arī par ģimenes un sabiedrības lomu vīrieša veselības stiprināšanā, kas nevar noliegt, protams, arī ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka šobrīd tad ir īstais laiks, kad mēs par to varam parunāt atklāti. Daudzi TVNet lasītāji un skatītāji, runājot par šo psiholoģisko un emocionālo vīrieša veselību, runā par tādiem, šeit izskanēja mums komentāros, kad, teiksim, nogurums, izdegšana. Un atkal arī atgriežoties atpakaļ, arī ļoti daudzi rakstīja vēlreiz to, kad ir šī sajūta Latvijā, šī stigma, ko tu agri teici, ka vīrieši nedrīkst runāt par savām problēmām vai parādīt savu vājumu. Līdz ar to tad būtu vērtīgi pajautāt, kāpēc Latvijā vīriešiem joprojām ir tik grūti atzīt, ka viņiem ir fiziski vai arī emocionāli grūti. Zikai, ja kāds vājums vīrietim, es teiktu, ka tas droši vien jau sākas skolas gados, tas tiek izsmiets, nonicināts, nolikts kā nevērtīgs, nevajadzīgs. Ja es esmu vājš, tad man nevienam nevajadzēs, ja? Un mani atstums zināmā mērā. Un tas vienkārši kaut kādā mistiskā veidā
izaug no šī skolas laika. Šis uzskats tur paliek, iesakņojās, un ir labāk dzīvot, vai ērtāk, vieglāk ir dzīvot arī tad, kad es sevi pilnīgi nocietinu, nevienam neizrādu savu kaut kādu jutīgumu, nedod Dievs trauslumu, jo trausls vai vājš darbinieks darba devējiem nav vajadzīgs. Trausls, jutīgs vīrietis, kurš izrāda bailes un savu pārdzīvojumu, nav vajadzīgs sievai, un viņš nav derīgs kā tēvs, un no viņiem atbrīvojas. Un to kaut kā, diemžēl, mēs esam plaši kaut kur redzējuši, vai šis uzskats ir mūsos iesakņojies. Un tas uzskats, viņš nav nepamatots. Jo to mēs vienkārši esam kaut kur arī sajutuši, un tāds viņš ir, ar to ir jāstrādā. Bet, ja runā par to, vai vīrietis ir ievainojams fiziski vai emocionāli, protams, tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Ja mēs, kā Agris teica, nav ievainojams, varbūt šis galds īstenībā pat arī ir. Emocionālā ziņā varbūt viņš nav tik ļoti ievainojams, bet fiziski arī mēs pat galdu varam salauzt. Bet tādas, teiksim, rūpes par kaut kādu savu mentālo veselību, kur tu minēji nogurumu, izdegšanu un tu nepieminēji depresiju un pašnāvības, un tas ir jau tas, tur, kur mēs ieejam sarunā bišķītiņ tajā drūmajā, skumjajā pusē, kur, ja mēs par pašnāvībām runājam, tad lielā mērā ir jārunā pārsvarā par vīriešiem, kas 80-85% tiek izdarīt pašnāvības vīrieši. Mēģinājumi ir vairāk sievietēm, aptuveni kaut kāds 4-5 reizes, laikam, sievietes mēģina izdarīt šīs pašnāvības, bet tad, kad veči to dara, tad viņi izdara līdz galam. Un tā ir šī vientulība, atstumtības sajūta, ka manas problēmas nevienam neinteresē. Ja es viņus izteikšu, man tiešām visdrīzāk kaut kur atstums, noliks maliņā un to neņems par pilnu. Tāpēc, ka puikas neraud. Vai ne? Un tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs vēl joprojām turpinam dzīvot. Tās ir padomju audzināšanas kaut kādas sekas, ar kurām mēs vēl cīnamies un gan jau arī kādu laiciņu turpināsim cīnīties. Bet, un te mēs atkal, es domāju, visu laiku cirkulēsim atpakaļ uz to veco labo lietu, ka tajā brīdī, tad, kad vīrs nonāk šajās pašpalīdzības atbalsta grupās vai vienkārši vīru grupās, jebkādā vietā, kur es starp 7 līdz 10 vīriem konfidenciālā noslēgtā aplī, un pēc kaut kāda laika sāc atvērties un uzticēties viņiem un sajust atbalstu no citiem vīriešiem, fenomenāli. Tas ir daudz labāk nekā no saviem bērniem, sievas vai saviem vecākiem. Tas ir kaut kas pavisam cits un kaut kas ļoti, ļoti tāds fundamentāls, kur just atbalstu no drošiem vīriešiem. Tas, es nezinu, jo mans pieņemsim arī kaut kāds ceļš uz savu attīstību un rūpēm par manu mentālo veselību sākās tēvu grupā. Man piedzima bērni. Pirmais bērns uzreiz aizgāja uz tēvu grupu. Tur mēs bijām 10 veči, mācījāmies it kā par bērnu attīstību, bet īstenībā tā bija tāda forša vīru grupa, kur vēl papildus mēs iegūstam arī zināšanas. Tie visi uzskati, viņi ir kaut kādā ziņā patiesi. Jā, nav godīgi. Un tam visam ir vienkārši jātiek pāri. Un tajā brīdī, tad, kad mēs spējam to atzīt citiem vīriem, un tu dzirdi no citiem vīriem, viņi jūtās tieši tikpat sūdīgi kā tu, mēs varam tam tikt pāri, un tad jau no tā visa strādāt, iziet un kaut kā augt un sevi uzlabot. Papildināšu, kāds sacīja to par to sadaļu, kurā momentā mums izveidojas šis priekšstats par to, ka večiem nesāp un viņi neraud un viss pārējais. Būsim godīgi. Pirmkārt, mēs vēl projām dzīvojam laikā, kurā ik pa laikam tiek pieminēts Otrais pasaules karš, nerunājot vēl par to, kas šobrīd notiek. Ja?
Un tas stereotips arī balstās uz to, ka veči iet karā, viņiem ir jābūt stipram. Tagad nerauda, varbūt pēc tam būs tāda iespēja. Tad mēs, protams, varam paskatīties televīzijā. Mūsu vecuma cilvēks, kas ir principā izauguši uz Dolph Lundgrenu seriāla Renegāts, kur tev vienkārši ir sakapāts plecs, viņam, vai tev viss ir kārtībā, jā, nieki tikai skrambas. Un respektīvi, viņš jau tas maskulīnais vīriešu tēls tiek sabiedrībā pozicionēts kā izturīgs, sāpes panesošs, un viņš izdarīs lietas līdz galam. Bet problēma sākās ar to, ka viņš jau tāpat to jūt. Viņš jau tāpat tās sāpes izjūt. Jā, viņš var to nepateikt. Ir labi, ka viņam ir kur to izdarīt. Jo citkārt bieži vien mājas dzīvē viņam arī nav tāda iespēja, jo viņa partnere arī no viņa visticamākais, ka sagaida šo te spēcīgo vīrieti, aiz kura viņa var justies drošībā. Kājas klints, un tas nozīmē to, ka, lai viņai nodrošinātu šo sajūtu, mēs arī mājas apstākļos bieži vien klusējam. Vai arī tā mūsu sāpes sāk nākt ārā ar dažādām citām deviantām un destruktīvām rīcībām. Tas bija tas mistiskā daļa, kas, manuprāt, ienāca prātā, ka vajadzētu papildināt. Ļoti labi. Jā, jūs abi nedaudz arī mūsu sarunā jau iepriekš pieskarāties šīm te darba un personīgās dzīves līdzsvara jautājumam, ka tas arī ir tāds viens ļoti svarīgs faktors, kas ietekmē vīrieša veselību. Mums arī vairāki komentāri no skatītājiem, kur viņi raksta par šo te pārstrādāšanos, virsstundām, stresu. Arī kāds norāda, ka zems atalgojums liek justies ļoti slikti, un vīrietis bez mazā jūtās tā kā uz veselības sabrukuma robežas. Tāpēc noteikti ir vērts parunāt arī par šo te darba un personīgās dzīves līdzsvaru vīrieša ikdienas gaitās. Un tad tas pirmais jautājums būtu, kā teiksim mums saprast, ka tomēr veselība ir svarīgāka par to, ka mēs, es pateikšu tā triviāli, vienkārši gadiem ilgi strādājam bez atpūtas, gribam izveidot veiksmīgu karjeru, tāpēc, ka mums vienkārši šķiet, ka tā vajag. Bet tajā pašā brīdī jau tu neizveidosi labu karjeru, tu neatradīsi labu darbu, ja tev, teiksim, radīsies vienā brīdī veselības problēmas. Tur nav svarīgi arī fiziskās, emocionālās. Es varbūt paņemšu šo jautājumu uz sevi. Tātad, kā saprast? Pirmkārt, varbūt tās ir jāsaprot ar to, ka šī ir vienīgā dzīve. Šis nav Netflix seriāls. Otrās sezonas nav un nebūs. Tas ir viss, kas tas ir. Un ja tā apsēsties uz brītiņu, atskatīties pašam uz savu dzīvi, pa gabalu, nedaudz pa gabalu, un saprast to, ka tātad kur man ir darbs, karjera 85, 90%, tad man ir ģimene, teiksim 7, un varbūt tur 3% ir pārējais, kas ir veselības savi vecāki, bērni, vēl kaut kas. Kad paskatās uz to sadalījumu, tad var viegli saprast to, kurā pozīcijā tiek forsēts. Ir viena tāda ārkārtīgi laba grāmata, saucās 5 Things to Regret Before Dying. To grāmatu sarakstījusi viena pansionāta kopēja. To grāmatu ir iespējams atrast internetā ārkārtīgi ātri un vienkārši. Tās pamatdomas arī ir tādas diezgan caurspīdīgas. Bet galvenā pamatlieta, par kuru cilvēki parasti nožēlo, kad pirms nāves, viņi parasti nožēlo par to, ka es esmu sodīts, es nožēloju, ka es nepamēģināju toreiz izdarīt to un to. Piemēram, izveidot savu karjeru, ka es nobijos no karjeras veidošanas, vai ka es nobijos no ģimenes veidošanas, ka es nobijos kādam pateikt nē, ka ir laiks arī man arī ir jāpievērš savu uzmanību. Un ja pietiekami ilgi ar to, slēpties un ietenīt karjerā un graut savu veselību, gan mentālo, gan fizisko,
nevajag brīnīties par to, ka vīriešu dzīvības Latvijā ir par 10 gadiem īsāk nekā sieviešu. Jo lielā mērā cilvēkam, vīrietim, sabiedrībā, viņam daudziem pašiem galvā ir šī doma tāda eksistējoša, citiem tas tiek iepotēts, ka vīrietis ir principā zirgs. Ej un strādā, līdz tu vairs nespēsi. Un tad paskatīsimies, ko mēs ar tev tālāk varam iesākt. Vīrietim ir svarīgi paskatīties uz sevi no malas. Viņam bieži nav tādas iespējas. Vienkārši paskaties uz sevi no malas un izdari secinājumus par to, kur tu esi šeit un tagad, un kur tu nonāksi, ja šī tādā garā turpinās. Jo tās zīmes mums ir ļoti daudz pieejamas, visādas. Sākot no elementārām muguras sāpēm, beidzot ar hroniskām saslimšanām. Sākot ar galvas sāpēm, beidzot ar vēžiem. Sākot ar alkohola lietošanu piekdienu vakaros, lai atslābinātos, un beigas tam iespējams ir gulēt zem tilta, smirdojot pēc urīna. Tie scenāriji ir miljons. Un viņi visi ir ļoti iespējams realizējami, ja mēs turpināsim skatīties uz sevi kā uz darba instrumentu, kā uz zirgu, nevis kā uz dzīvu cilvēku. Man šeit par to visu runājot, ir arī komentārs par to, ka dzīvības mēs dzīvojam 69 gadi ir vidējais, ja, Latvijā vīriešu, kas, protams, ir 10 gadi mazāk nekā vidēji sievietei, bet veselīgi mēs dzīvojam līdz vidēji 52 gadiem. Un, ja mēs gribam par sevi domāt kā par darba zirgiem, kas ir ļoti, ļoti fini, un, principā, vīrieši, ļoti lielas daļas vīriešu tā pamata ideja, ka mums ir vērtība tikai tajā brīdī, tad, kad mēs pienesam kādu labumu sabiedrībai, citiem cilvēkiem, mums pašiem pa sevi vērtības kādas nav. Labi, paliekam pie šī, jo tur tik tam pāri ir ļoti liels darbs. Bet paliekot pie šī, tātad tie veselīgie dzīves gadu vidēji ir 52, vēl līdz pensijai, draudziņi, ļoti ilgi tev būs jāstrādā, neesot pie šādas veselības, tātad lielā mērā nefunkcionējot diezgan labi, ja tu par sevi neparūpēsies. Žēl, ka šī nav stikla glāze, kur mēs varētu to ūdeni tā kā vizuāli redzēt. Un tad mēs šitādu liekšķerīti iedodam darbam, šito liekšķerīti iedodam bērniem, šito liekšķerīti iedodam sievai, šito par māju mēs parūpējamies, par saviem vecākiem, tad mēs ar suni izējam laukā, par visiem pārējiem mēs parūpējamies, arī mašīnu salabojam un visu pārējo un visu ko citu. Un tu skaties, tukšs. Un tad, kad ir tukšs un tu par sevi neesi parūpējies un neesi ielējis atpakaļ sportu, labu pārtiku, miegu, vitamīnus, draugus, labus atbalstošus īstus draugus, nevis ar tiem, kuriem ir katru piekdienu jāiet dzert, tāpēc tā ir tava tēma, draugs. Un ja mēs neesam kaut ko veselīgi labu tur ielikuši atpakaļ, mēs nevaram vairs parūpēties par tiem visiem pārējiem, par kuriem mēs gribam rūpēties. Mēs vairs neesam noderīgi sabiedrībai. Un tikai tāpēc, ka mēs neesam ielikuši atpakaļ tajā krūzītē, ielējuši ūdeni, tāpēc mums par sevi ir jārūpējās. Jā, bet vai jums abiem nešķiet, ka būtu labi, ja, piemēram, Latvijā varbūt arī darba vietām vajadzētu būt aktīvākām vīriešu veselības veicināšanā? Es nezinu, piemēram, teiksim tā atgādinot, kad, kā tu, Gati, teici, piemēram, reizi gadā nodot asins analīzes, tur, piemēram, aicināt uz darba vietu kaut vai, mediķu šo te mobilo brigādi, kur to var izdarīt, vai arī kaut kādus izglītojošos pasākumus, jo, manuprāt, es neteiktu, ka Latvijā par šo te tā baigi bieži tiek no darba devēju puses runāts. Darba devēju ļoti plaši nerunā. Mums ir grūti spriest, protams, kas notiek katrā uzņēmumā iekšēji un kādi ir iekšēji e-pasti un kādas ir tās atbalsta sistēmas. Bet tas, ka, piemēram, vīriešiem tiktu apmaksāts, pieņemsim, kaut vai tas pats laiks, kad viņiem aiziet pie tā ārsta uz šiem izmeklējumiem. Jo tas ir viens ļoti labs, leģitīms aizbildinājums, ka es nevaru iet pie ārsta, jo man, principā, kurš par to maksās? Par to laiku, ka es aizēju un es izņemu laukā no savas darba dienas šo visu. Tad varbūt, ka novembra mēnesī arī darba devēji varētu atbalstīt to, ka šie vīrieši aiziet pie ārsta, neatņemt viņiem no algas, nesodīt viņus par to, ka viņi rūpējās par savu veselību, atgādināt par šīm visām lietām.
vienu papildus e-pastu izsūtīt par to, ka, hei, vīri, parūpējamies par sevi. It īpaši tajos uzņēmumos un tajās sfērās, kur ir vīriešu pārpilnība un pārsvarā tās ir kaut kādas vīriešu nozares. Es esmu runājis ar šiem HR vadītājiem, kur arī par, teiksim, kaut kādu mentālo veselību, viņi nav aizdomājušies. Par tām vīriešu lietām, diemžēl, lielā mērā mēs par vīriešiem baigi neaizdomājamies. Ja mēs tā globāli paskatāmies, vīrieši strādā, ir baigi labi, viņi rukā, viņi pie sevis, kā jau mēs runājam, viņi neko nepadalās, viņi nevienam neteiks, ka viņiem ir grūti, viņi ne pie viena neatnāks un nepateiks, ka viņi ar šito netiek galā, vai man kaut kas nomāc un vai ir smagi. Par mentālās veselības jautājumu neviens vispārībā tad neatnāks visdrīzāk. Un tur tā atbilde, ka, ja jau pie manis atnāktu, tad es viņiem palīdzētu, bet neviens neatnāks. Neredzot, ka tur ir droša vide pirmkārt, jo tas uzskats par to, ka, ja mēs par mentālo veselību runājam, ka tajā brīdī, kad es aiziešu pie psihologa, psihiatra vai mentālās veselības kāda speciālista, pirmkārt es būšu uzskaitē, mani uz tvaiķeni aizvedīs, vēl saziko, tās bailes tiešām vēl joprojām pastāv, un viņas ir īstas, un tur gan kaut kāda sabiedrības informētība, man liekas, ka noderētu. Tas, ka darba devēji atklāt arī pateiks, kur mums ir anonīma iespēja aiziet pie psihologa, neviens neuzzinās, ka tieši tu un par kādām problēmām tur runās pilnīgi droši, un mēs tev apmaksājam. Arī tādas lietas eksistē mūsu uzņēmumos, ne visi to var atļauties. Tīpaši tagad es apzinos, kādos ekonomiskos stāvokļos mēs dzīvojam, nav tas vieglākais arī laiks, bet atceramies, ka ir tās lietas, ko var izdarīt arī bez maksas, parūpēties par sevi var arī bez maksas, vingrot var bez maksas, veselīgu pārtiku ēst var arī bez maksas. Cerams, ka miegs vēl joprojām arī ir bez maksas. Es varētu papildināt tikai to, ka ir jau daudzas nozares un vietas, kur ir tā saucamās OVP, obligātās veselības pārbaudes, kas, protams, ir diezgan formāla lieta, lai darba devējs nejustos vainīgs vai šajā gadījumā nevajadzētu uzņemties atbildību par to, ka kādam kaut kas ir sabojājies vai tas ir ilglaicīgi ignorēts. Bet uz to var un vajag pastīties arī no tās puses, ka varbūt biežāk. Varbūt nevis vienreiz gadā OVP, bet varbūt biežāk. Un varbūt tiešām ir vērts kolektīvos, piemēram, tās pašas grupas vai komandas supervīzijas ieviest, kur arī ir iespējams atbrīvot sevi no kaut kādām sajūtām, bažām, smagumiem saistībā ar profesionālo dzīvi. Tas ļoti atvieglo mugurkaulu un tas ļoti atvieglo nervu sistēmu un veicina vispār tādu labu mentālo veselību. Profesionālos darba jautājumus risināt. Tāpat laikā, piemēram, aiziešana pie psihologa vai pie terapeita uz konsultāciju. Kad sieviete saka to, ka viņi to izdarīs, mēs tikai priecājamies. Kad vīrietis pasaka, ka kāds norāda, tad principā tur visticamākais, ka ir vai nu viņš neies, vai nu viņš klusītiņā, viņš slēpsies tikai tāpēc, ka nērti. Par ko nērti? Par to, ka es rūpējos par sevi. Tā ir tā domāšanas kļūda. Tā ir tā kļūda, par kuru es ļoti iestājos par to, ka, ja tev jūti, ka vajag aiziet, aprunāties ar kādu, aiziet, tā tiešām būs labāk. Jo mēs daudzas lietas, īpaši vīriešu starpā, tātad šī alkohola, piemēram, lietošana. Ja? Alkohola lietošana bieži vien ir problēmas ārējā izpausme. Viņš īstenībā ir dziļi sagrauts sevi, viņš neiet pie psihologa, tāpēc viņš ir izdomājis šo stereotipizēto stāstu, atkal kārtējo pasaku par to, ka viskija pudeli ir viņa terapeits. Mēs zinām šitos tekstiņus. Tā nav. Un tas ir tas, kā viņš slēpjas. Un tas ir tas, kā viņš mēģina risināt tās savas problēmas, bet, būsim godīgi, neko viņš nevar tādā veidā atrisināt. Viņš var caur šiem bezmaksas instrumentiem, caur šo vingrošanu, caur lasīšanu, caur meditācijām, caur vīru kopām, viņš var tikt tieši tik tālu, cik viņš var tikt, un tad vienā momentā ieslēdzās saucamie psihiskā aizsarga mehānismi, kur, lai risinātu tās problēmas, kas slēpjas vēl dziļāk, vēl arī mūsu zemapziņā, tas, kas mums ir ieaudzināts, tāds, kāds mums ir attiecības, piemēram, ar vecākiem, tur vīriešu kopvēršana līdz galam var izvest šo procesu līdz galam, ja tev nav konkrēts profesionāls, kurš vada šo procesu. Bet tās lietas ir darāmas, tās vajag darīt, un to ir salīdzinoši. Jā, tas maksā, protams, bet
mūsu veselība ir dārga, mūsu dzīvība ir dārga. Mēs, protams, varam, es nezinu, kur gads ēd kvalitatīvu pārtiku bez maksas padalies, bet katrā gadījumā, ja mēs gribam dzīvot ilgu un kvalitatīvu dzīvi arī pēc tiem 52, par to ir jārūpējās stipri laicīgi. Jā, un šis te ir interesanti, jo mums arī vairāki lasītāji norādīja, ka viens no šiem te veidiem, kā teiksim, vīrietis risina kaut kādas savas problēmas, kas viņam ir, bet par kurām viņš negrib runāt atklāti, ir šis te alkohols. Tad vēl cilvēki arī ir te mums pieminējuši smēķēšanu, vēl tādu faktoru, kas atstāja tādu nopietnu iespaidu uz vīrieša veselību. Mazkustīgums, arī šis te uzturs, ko jūs abi pieminējāt, arī miega trūkums. Bet tad varbūt ir vērts parunāt par to, kā mēs paši sevi maldinam, kādas, piemēram, ir tās biežākās kļūdainās domas, ko mēs paši mēģinam sev iestāstīt par savu veselību. Nezinu, kāpēc lai mēs tur negrieztos pie speciālista, vai kāpēc lai mēs nemeklētu emocionālo atbalstu? Viena lieta, es jau izturēšu. Mēs gribam būt tādi stipri. Jā, es taču esmu vīrietis, es taču esmu stiprs, izturīgs, tur ir sīkumi kaut kādi. Jā, to vienu reizi, vienu dienu tu izturēsi, otru dienu arī izturēsi, pat nedēļu izturēsi un mēnesi. Bet tas domino efekts, viņš turpinās. Un kā jau mēs pēc tās veselīgās dzīvības tiem rādītājiem redzam, baigi ilgi neturpinās. Godvārds, man gribētos ilgāk veselīgi dzīvot nekā 52 gadi. Pilnīgi noteikti man gribētos ar saviem mazbērniem vēl arī varbūt kaut kur paskraidīt un palēkāt un pēc iespējas ilgāk ar saviem bērniem daudzīties. Un principā, tā kā to dzīves otru pusi varbūt tiešām arī aktīvi izbaudīt un jebkā citādāk turpināt arī rūpēties par citiem. Ja ne par sevi, tad varbūt arī par citiem. Bet tā ideja par to, ka es izturēšu, man nevajag, es esmu stiprs vecis, un aiziet pie ārsta, viņš man tikai izrakstīs visu kaut kādas pārbaudas, mēs jau netiksim galā, un nedod Dievs, un tur tiešām kaut kas atklājās, un tad man ir jāgaida 6 mēneši, lai tiktu līdz kaut kādam speciālistam vispārībā. Tā kā nav jēgas vispārībā to visu sākt. Un te mēs nonākam jau līdz tām veselības aprūpes sistēmas varbūt kaut kādām izaicinājumiem, kāda mums ir. Mums to speciālistu tiešām ir ļoti maz, tīpaši valsts apmaksātās vietas ir vēl mazāk. Un skatoties uz demografiskajiem ataudzes rādītājiem, es jums varu pateikt, nākamajos gados paliks arvien mazāk speciālistu. Mūsu tauta ļoti veiksmīgi sarūk, ļoti strauji, un speciālisti paliks arvien mazāk. Tie, pie kuriem normāli aiziet jau tajā brīdī, tad, kad ir pavisam slikti, paliks arvien grūtāk. Tāpēc daudz vērtīgāk un daudz lielāka jēga ir par sevi parūpēties preventīvi. Pirmkārt, preventīvi aiziet pie tiem ārstiem un pārbaudīt, vai pirmkārt, pēc 40-50 gadiem pārbaudīt arī vēža situācijas un holesterīna līmeņus un viss šīs lietas jau teiksim, papildus tām ikgadējām pārbaudēm. Un vienkārši par sevi arī rūpēties. Preventīvi un par sevi rūpēties vairāk, jo veselības sistēma mūs visus nevarēs izglābt. Par to prevencijas varbūt tās papildināšu, ka viens ir, protams, ka laicīgi sākt vērsties pie ārstiem un risināt, ja gadījumā kaut kas parādās, bet ir arī ārkārtīgi daudzas lietas un super elementāras lietas, kuras mēs īstenībā varam sākt darīt jau nekavējoties, kas ilgtermiņā atnesīs ļoti labas rezultātus. Tātad, pirmkārt, iepriekš pieminētais, kas man raksturīgais dzīvesveids, no ikdienas kaut vai izejam pastaigāties. Pirmkārt, garāka pastaiga palīdzēs ne tikai veselības stāvokli fiziski, bet arī, kā mēs mēdzam teikt, izveidinās galvu. Es domāju, par smēķēšanu man nav nekas jāsaka. Alkohols.
tā ir viena no lielākajām vienkārši burbuļiem izpūstajiem par to, ka tam ir kaut kāda pieliktā vērtība mūsu mentālajā veselībā. Sākot ar to, ka es uzreiz pateikšu, tātad Pasaules veselības organizācija jau pāris daži gadi ir pagājuši, kurš skaidri un gaiši pateica to, ka nav tāds drošs devs alkohola. Tas ir pirmām kārtām. Bet taču viena glāze vīna vakarā. Sarkanvīna, tas ir asinsritēji. Jā, ļoti labi. Tādā gadījumā, ja mēs ierunājamies par šo, tad es pastāstu. Jā, un šis ir bieži dzirdēts. Ļoti labi. Jā, tieši tāpēc tas saka. Viena glāze. Viena glāze, tātad gads iepriekš pieminēja par kvalitatīvu miegu. Ja? Mums miegs sastāv no dažādām fāzēm, tajā skaitā arī dziļais miegs. Dziļais miegs, kas ir tas visatjaunojošākais, vissvarīgākā miega fāze, kas parasti veselīgi ir stunda līdz pusotra. Ir neskaitām pētījumi, kuros skaidri un gaiši redzams to, ka cilvēks, kurš ir lietojis alkoholu, viņam dziļā miega fāze no tās pusotras stundas nokrīt līdz 6 minūtēm. Citā vārdiem sakot, ja tu lieto alkoholu, tev nav kvalitatīvs miegs, tev ķermenis vairs neatjaunojās pilnvērtīgi. Tas kortizols, tas stresa hormons, kurš ir iekšā, viņš vienkārši tur maļās pats savā nodabā. Ja gadījumā kas viena no lielākajām stulbībām, ko es esmu dzirdējis par to, ka alkohols mazinot stresu, tā galīgi nav. Alkohols cilvēku ķermenī tiek uztverts kā inde. Ķermenis ražo vēl vairāk stresa hormonu, lai dabūtu to ārā no sevis. Nav tā, ka mēs tagad iedzeram kaut ko un kļūstam veselīgāk. Ja mēs samazinātu alkohola apjomu, mums noteikti uzlabotos. Ir attiecības savā starpā cilvēks ar cilvēku. Kaut vai tīri elementārā ikdienas komunikācijas par ģimeni nemaz nerunāju. Ja mēs to izņemam ārā, tas jau ir milzīgs atbalsts. Alkohols ir viens no izplatītākajiem kancerogēniem pasaulē. Un te ir jau svaigākie pētījumi, kas skaidri un gaiši norāda, ka alkohols ir tiešā veidā saistīts ar vismaz 7 dažādiem vēžiem. Tajā skaitā arī vīriešu, arī prostatas vēzis var būt saistīts ar alkoholu. Viņš ir vienā kancerogēnu grupā ar asbestu, nikotīnu un radiāciju. Un tur ir alkohols. Un varbūt tās, ja mēs mazāk skatītos, kā citi apkārt dzer, atpūšās un visu savu pārējās lietas dara, un vairāk paskatītos uz to, ko mēs patiešām darām, tādu apzinātību, varbūt mēs varētu uzlabot savu veselību, baigi nemaz vēl ietaupot naudu uz to. Es nemaz nenāju par to, cik īstenībā vīrieši sūdzās par to, ka viņiem naudas nav, bet tāpat laikā atļaujās tādas lietas, kā vienkārši nodzert un nopīpēt. Tad nesaka, ka tev naudas nav, ja tu vari atļauties tādas izklaides. Un pālpot mežā svaigā gaisā, tas tiešām nevienam neko nemaksā. Es varu par alkoholu pateikt. Es sajūtu aizgāju. Ļauj tikai parunāt. Varbūt tas, ko es gribētu pajautāt, mums, piemēram, arī cilvēki bija vairāki komentāri, kad šī veselības profilakse vīriešiem vispār nav pašsaprotama. Kāds saka, piemēram, šeit citāts tikai pēc 40 gadiem, vai vēl kāds arī raksta, ka vīrieši jau iet pie ārsta tikai tad, kad jau viss ir slikti. Varbūt ir kaut kāds veids, es nezinu, kā mēs varam panākt to, lai tas būtu pašsaprotamāk un būtu nevis šis tikai pēc 40, bet, nezinu, vienmēr vai pēc 20 vai reizi gadā. Zini, ko es tev varu pateikt? Nav tik slikti. Ir traģiski, bet nav tik slikti, jo pēdējos 5 gadus var just arī par to pašu mentālo veselību. Vīrieši beidzot sāk iet pie psihologiem preventīvi. Nevis tad, kad ir pavisam viss sabrucis, bet jau pamazām arvien vairāk sāk preventīvi par sevi rūpēties. Un kaut kādā ziņā arī tas, ko mēs ar Agru darām, un visa šī mazā, bet diezgan jaudīgā komūna, ko mēs apkārt sev redzam, šie veselīgie vīri, nav jau tā, ka nav. Pamazām tiek strādāts arī preventīvi, un pamazām mēs redzam, ka tas viss kustās, attīstās. Forši džeki par sevi rūpējās. Kā to tu minēji, pēc 40, ja tur iet tikai uz kaut kādām pārbaudēm, tas varbūt ir par holesterīnu vai par PSA, var kaut kādām šīm vēža pārbaudēm iet, kas, visiem vīriem vajadzētu tad pēc 40 vairāk tā kā pievērsties un par šo parūpēties.
Tagad ļoti stilīgi, moderni, manuprāt, ir skatīties uz saviem D vitamīnu līmeņiem. Nu, tīpaši uz Latvijā, kur tas D, cik mēs 2 nedēļas mums ir Latvijā vasara vai kaut kas ap to. Un pārbaudīt savus D līmeņus un tur sacensties, ja, kaut kādās kolektīvos. Man tur ik pa pusgadam sacensties pārbaudīt, kuram ir augstāks D vitamīna līmenis, un tad par to arī rūpēties. Vīriešiem par testosterona līmeni rūpēties. Ja viņš ir pārāk augsts, tas arī norāda uz sava veida problēmām, ja viņš dabīgi ir augsts. Bet, savukārt, ja viņš ir pārāk zems, tas arī ir kaut kāds rādītājs. Ja mēs gribam sacensties ar kaut kādu vīrišķību, aizējam pārbaudam, tā kā nododam asins un pieliekam klāt testosterona un D līmeni. Jā, tās nav bezmaksas lietas, bet tik un tā var. Es laikam teiktu, ka vajag prioritizēt rītdienu. Vajag apzināti prioritizēt rītdienu un paskatīties uz to, ka, ja es gribu, lai rītdiena ir drusku labāka nekā šodien, tad varbūt es aiziešu pie ārsta, varbūt es tomēr atpūtīšos un pamainīšu attieksmi. Pats pret sevi. Prioritizēt nākošo dienu, prioritizēt nākotni. Jo, ja mēs dzīvosim pēc principa tikai un vienīgi šeit un tagad, un šeit es sevi kauju nost, un ja pienāks rītdiena, tad jauki, varbūt viņi nepienāks, tad vēl vairāk es piedzeršos. Prioritizēt nākotni. Ja mēs to varam sekmīgi sev paskaidrot to, ka rītdiena neizbēgami ienāks, un rītā arī būs attiecības ar cilvēkiem, rītā arī būs darbs, kas ir jāstrādā, rītā es arī būšu vajadzīgs bērniem, rītā es arī būšu gaidīts un vēlams un vajadzīgs. Varbūt man ienāks prātā bišķī parūpēties par sevi šodien. Ja rītdiena nav, kā saka, dienas kārtībā, tad, protams, mēs neko tur nevaram baigi no viņa spiest dzīt, iet pie ārsta, sacensties, kuram ir augstāks holesterīna līmenis vai zemāks. Nu labi, apsveic, tu uzvarēji. Jā, un raidījuma noslēgumā jūs abi arī jau pieskārāties šai tēmai par veselības aprūpes pieejamību Latvijā. Šeit mums vairāki komentētāji norādīja uz to, ka Latvijas slimnīcās ir garas rindas. Tad, kad izstāv rindu, kāds jau nomirst, speciālisti nav pieejami, sistēma nav taisnīga. Es vēlētos varbūt uzdot tādu jautājumu jums abiem, kādas pārbaudas vīrietim būtu jāveic regulāri, pat ja viņš jūtas labi? Tas ir ļoti laba piebilde. Pat ja viņš jūtas labi. Jo liela daļa no ķibelēm nav fiziski uzreiz jūtams. Tā kā man ir, salauzus kāja, jā, to ir diezgan viegli diagnosticēt, un es zinu, kur man ir jāiet. Bet, ja mēs runājam par tiem pašiem par kaut kādām vēža slimībām, kuras, diemžēl, lielākā problēma, ka vēža slimības tiek atklāts pārāk vēlu. Pārāk novēloti, tad, kad jau viņas glābt un labot ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet SPKC mājaslapā ir arī atsevišķa sadaļa vīriešu veselība, kur ir ļoti skaista tabula pa gadiem sadalīta, kas ir tās lietas, kur vīriešiem būtu jāpievērš uzmanība. Un tas, ko es jau tā kā kam es pievēršu uzmanību, ka reizi 2 gados vajadzētu pārbaudīt pēc 40 gadiem. Ja, pieņemsim, ja mēs runājam par kaut kādām vēža lietām, reizi 2 gados vajadzētu pārbaudīt, uztaisīt prostatas vēžu skrīningu. Pēc 50 gadiem reizi 2 gados zarnu vēžu skrīningu arī uztaisīt. Kas ir, varbūt pašiem vīriešiem, vai labāk, ja jums ir kāda partneri, reizi mēnesī sēklinieka pašpārbaudi. Vai tur ir viss kārtībā. Reizi mēnesī uztaisīt, pārbaudīt ādas veidojumus un kaut kādas dzimumzīmes, kas ir tāda vienkārši forša lieta, kur to var darīt divatā, jo arī sievietēm ir jāpārbauda krūtsveizes un viss pārējais, tad mēs varam uztaisīt veselības dienu mājās. Jā, tad, kad bērni neskatās. Šī vizīte pie ārsta, kā jau es minēju, visiem kopš mazbērna kājas. Man liekas, jums bija arī pirms dažām nedēļām šī saruna, kur speciālists Ēriks Kanādā uzaudzis
Viņiem normāli, viņiem no bērnības stāsta par to, ka iet pie ārsta ir pilnīga norma, un vīrieši to arī uztver par pilnīgu normu. Tāpēc lūdzu arī jau saviem dēliem ieaudzinam to, ka no doktora nav jābaidās, doktors palīdzēs, un pie viņa ir regulāri jāiet, viņš ir principā jāpazīst. Reizi vai pat 2 reizes gadā pārbaudām asinsspiedienu visiem vīriem. Rūpējamies par saviem zobiem, rūpējamies arī par savu redzi. Tās ir lietas, kur ir pieejams arī bezmaksas valsts, šīs apmaksātās lietas, bet ne visiem ir iespēja vai vēlme gaidīt šajās garajās valsts rindās, kur, es teicu, mums to speciālistu īsti nav. Būtu forši, ja mēs varētu novirzīt no medicīnas izglītības iestādēm, mēs varētu tā kā novirzīt cilvēkus uz vīriešu veselības šiem speciālistiem, bet es nejūtu, ka mums kaut kur veselības aprūpes sistēmā būtu pārprodukcija, ka mums būtu pārāk daudz kaut kur speciālistu. Un, kā jūs minēju, viņu nebūs vairāk. Tāpēc preventīvi, regulāri šīs mazās lietas ieplānojam, ieliekam sev kalendārā un parūpējamies preventīvi par sevi. Bet vai ir iespēja šo situāciju mainīt? Kas jūsuprāt būtu jādara, lai veselības aprūpes sistēmā atbalstītu, pirmkārt jau, protams, visus, bet šajā gadījumā mēs īpaši runājam tieši par vīriešiem. Lai tie nebūtu tikai NVO, kas, aicina vīriešus sekot savai fiziskajai un mentālajai veselībai, bet lai tās būtu arī šīs veselības aprūpes iestādes, lai tā nebūtu, piemēram, vienkārši tabula SPKC mājaslapā, par kuru varbūt lielākā daļa cilvēku nemaz vīriešu nav dzirdējusi. Tajā brīdī, kad mēs interesējamies, tad to informāciju ir iespējams atrast, vai ne? Un es domāju, ka tur ir liela... Man ir grūti spriest par to, kādus lielus uzlabojumus vajadzētu veselības sistēmā izveidot vai pašvaldību valsts sistēmās, lai tas viss uzlabotos. Šādas informatīvas kampaņas pilnīgi noteikti ilgtermiņā palīdz. Tas grūdienis varbūt viņu uzreiz neredz, bet ilgtermiņā mēs tiešām redzam uzlabojumus. Vismaz es savā pusē arī ļoti labi redzu, ja mēs informatīvi rūpējamies par to, lai vīrieši būtu iesaistīti tēvi, viņi arī tiešām vairāk rūpējas par ģimenes dzīvi un iesaistās tajā visā, un tas ir palīdzējis. Es ticu arī, ka šīs pašas rūpes par vīriešu veselību palīdzēs. Tas, ka mēs informējam, virspusēji palīdz. Reālas izmaiņas notiek ģimenēs, starp draugiem, privātajās, atklātajās, godīgajās sarunās. Darba devēju šis atbalsts arī pilnīgi noteikti palīdz. Ja mums pašvaldības vai veselības nozara kaut kādā veidā var palīdzēt atbalstīt darba devējus, šajā veidā mudināt viņus, vīriešus kaut kādā veidā šīs pārbaudas veikt. Tas pilnīgi noteikti palīdzēs. Par šīm informatīvām kampaņām nav tā, ka, kaut kā vienmēr plašāk aiziet tieši šīs kampaņas, kas fokusējas uz tieši sievietes veselību. Jā, jo sievietes iesaistās šajās visās lietās. Sievietes ir aktīvākas sociālajos tīklos, sievietes vairāk čupojās un veido arī attiecības, un tāpēc mēs varbūt tā kā jūtam arī to kaut kādu atbalstu. Un vīri vienkārši turpina strādāt, turpina art, nodur galvu un turpina darīt savu lietu. Un tāpat arī mēs varam redzēt, ka vīrieši neiesaistās kādās sociālajās aktivitātēs. Tā ir tā realitāte. Tāpēc vīriešiem ir vajadzīga pilnīgi cita pieeja. Vīriešiem īsti, manuprāt, lai sajustu kaut kādas reālas izmaiņas jau šogad, vīrietim nedara tas, ka mēs tagad par viņu runājam. Ar vīrieti ir jāapsēžās un jārunā ar viņu. Vīrietis ir jāuzklausa. Ir jāsēžās, jāļauj viņam atklāti, godīgi runāt. Viņam ir jārada droša vide, kur viņš godīgi var izstāstīt tiešām to, ko viņš jūt, kā viņam iet dzīvē. Un tas ir
brīnišķīgas lietas, kas notiek tajā brīdī, kad vīrieši spēj atklāties un tiešām sevi izpaust citiem. Jā, un tad raidījuma noslēgumā es vēlētos parunāt arī par ģimenes un sabiedrības nozīmi vīrieša veselības veicināšanā. Šeit arī dažādi komentāri no mūsu skatītājiem. Daļa, piemēram, rakstīja tādus pozitīvus komentārus, kad, teiksim, ģimenē ir vīrietis un šajā gadījumā vīrieša partnere vai sieva raksta, ka pateicoties viņai, tad vīrietis ir devies pie ārsta. Kāds arī norādījis, ka šīs kampaņas ir ļoti labi palīdzējušas, kas pēdējos gados ir. Savukārt citi atkal ir pauduši tādu negatīvu viedokli, kad ar tiem vīriešiem nav jēgas runāt. Viņi visu uztverot kā mācīšanu vai zāģēšanu. Tad līdz ar to būtu šis jautājums, kā, teiksim, ģimene un otrā puse var palīdzēt vīrietim rūpēties par veselību, varbūt nesabojojot attiecības, un kāds būtu tas jūsu abu ieteikums, kā runāt par veselību ģimenē tā, lai nebūtu tā, kā šeit mums viens lasītājs uzrakstīja, ka liekoties tāda mācīšana vai zāģēšana. Šis ir burvīgs un ļoti plašs jautājums. Un es uzreiz gribētu norādīt to, ka mēs šeit runājam par attiecībām. Attiecībās ir 2 cilvēki. Ģimenē ir 2 vismaz cilvēki, parasti vairāk. Un tas nozīmē, ka viņiem abiem ar sevi iespējams ir jāstrādā. Un es uzsvēršu arī iespējams, tāpēc, ka varbūt kāds uzskata to, ka viņš ir absolūti ideāls. Es esmu tāds, kāds es perfekts esmu, lūdzu pieņemt man tāds, kāds es esmu. Viņš ne tikai negribēs neko darīt savā labā, viņš arī nedarīs. Bet kas ir svarīgi saprast? Protams, ka ja vīriešu cilvēks jebkādu korekciju, jebkādu kritiku, jebkādu pat caur mīlestību vai laba vēlējumu, ko viņš saņem no savas sievas vai no mātes, uztver kā iejaukšanos viņu kompetencē, uztver to agresīvi, tā ir zīme, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā. Tajā pat laikā, ja arī partnere atkarīgs no tā, kā viņa pasniedz šo informāciju, ka viņam varbūt tās vajadzētu aiziet pie kādam speciālistiem. Ja tā partnere pie viņa pieiet klāt un saka, Klau, redzēju vīriešu konferenci, bija varbūt tās tu vēlēs aiziet, tu teici, ka tu gribētu savu līdzīgi domājošos sastapt un tā, citiem vārdiem sakot, izrādīt to, ka viņi ir viņu dzirdējusi un aicinātu, es tev varu tās nopirkšu biļeti aiziet. Tas ir viens, bet ja tas cilvēks vīrietis atnāk mājās un viņš jau tiek sagaidīts pie sliekšņa jau ar pārmetumiem un viņš pie ārsta tiek sūtīts ar frāzi, tu taču galvā slimsies aiziet pie daktera, tad, protams, viņš to uztvers kā zāģēšanu. Ģimene ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai cilvēks pirmkārt viņam tā ir vieta, kura viņš var justies vajadzīgs un mīlēts, saprasts un pieņemts, ja tas ir pie ideāliem apstākļiem. Un otrs ir tas, ka tā ir vieta, kurā arī ar to savu partneri vīriešu cilvēks, piemēram, var ieraudzīt savus trūkumus savā dzīvē. Un tad ir jautājums, vai viņš tos savus trūkumus caur dusmām, bļaušanu un noraidīšanu apspiež sevī, vai arī saprot, klausies, es laikam tiešām kaut kāds kašķīgs esmu. Kaut kas nav ok. Es gribētu dzīvot mierīgāk, bet es jūtu, ka es uzvalkos. Es uzvalkos, tad, kad viņi man kaut ko palūdz vai pasaka, es palieku dusmīgs. Par ko tas varētu liecināt? Tātad apzināti pareflektēt pašam par to, kā es jūtos. Un es saku vēl vienreiz, tur sievietēm arī ir jādomā par to, ko un kā viņas komunicē un kā viņas izturās pret vīriešiem. Jo nav jau nekāds noslēpums. Arī sievietēm ir savas bērnības traumas un savas pieredzes. Tie paši viņas iespējams ir kā meitas augušas bez tēviem, vai tēvi bijuši destruktīvi, despotiski, alkoholiķi un tā tālāk. Un viņām arī ir savas dziļas, bez zemapziņas līmeņa pārliecības par to, ka es šito varētu izlabot. Es viņu varētu pārmācīt. Tādējādi cenšoties it kā to tēvu kompleksu izrisināt, bet viņas neapzināti, bet zaļē iespējams to savu vīru. Tāpēc
ir jau zinātnē, pat īstenībā pat ārzemēs pat tiek izmantots. Es atvainojos, ka es atkal jau iejaukšu šajā tēmā atkarību no alkohola, bet stāsts ir par oksitocīnu. Oksitocīns ir laimes mīlestības hormons. Un izrādās, ka to jau kādu laiku jau izmanto, lai ārstētu atkarību. Un ar to mīlestības hormonu, ja tā vieta, kur tā mīlestība mājo, ir mājas un ir ģimene, tad visticamākais, ka viņš beigs dzert, sāks vairāk smaidīt, pats labprātīgāk darīs savus mājas darbus, kur viņš gribētu strādāt. Vīrietis ir ļoti labticīgs apstākļos, kuros viņš grib būt un kuros viņš jūtās vajadzīgs un mīlēts. Mums nav baigi lielās prasības. Mēs gribam būt noderīgi šajā dzīvē, un mēs gribam sajust mīlestību šajā dzīvē. Nekas baigi daudz mums nav, paēst to varbūt tas. Cieņu sajust. Tas, jā. Bet principā tas ir tas, kas mums ir vitāli vissvarīgākais. Un ja sieviete mājās to nodrošina, visticamākais, ka viņas vīrs arī ir krietni mierīgāks, laimīgāks par dzīvi, arī iespējams vairāk pelnošāks, vairāk ir izdevies arī savā profesijā un ir krietni vairāk laika pavada ar bērniem un mazāk pie televizoru. Atvieglojot dāmām, kas klausās šo raidījumu, mēs varam pamēģināt uzmodelēt kaut kādu teikumu, ja, ko vakarā tad varbūt pateikt. Mīļais, es negribu dzīvot bez tevis. Man ar tevi īstenībā ļoti labi patīk. Mums ir kaut kāds ķibelis un kašķis un tam līdzīgas lietas. Mums tie bērni visu laiku traucē, bet es gribu dzīvot ar tevi. Es skatos, ka ar draugiem tu reti tiecies. Īsti tev nesanāk laiks kārtīgi atpūsties, tu visu riktīgi daudz strādā. Un esi diezgan bieži uzvilcies. Mums tas ēdiens, diemžēl, tagad nav tas veselīgākais. Un es esmu pamanījis, ka diezgan regulāri sāk parādīties arī tā viena glāzīte vakarā. Plus tas, ka tu visu laiku smēķē, un mēs tā arī neesam sākuši skriet. Tu zini, izskatās, ka nav nekāda pamata domāt, ka tu varētu izdzīvot vairāk par tiem 69 gadiem un par tiem 52 veselīgiem gadiem. Klausies, varbūt, ka mēs varētu saņemties, un es gribu dzīvot ar tevi kopā pēc iespējas ilgāk. Davai izdarām tā, ka tu tagad aizēji nodot tās analīzes, mēs paskatīsimies, ko mēs varam uzlabot. Tu taču gribēji, tu uzreiz aizies, vai ne? Jā, un tad noslēdzot raidījumu, varbūt būs tāds retorisks jautājums, bet es pieļauju, ka jebkurā gadījumā būs kāds skatītājs, kurš mūs šobrīd klausās un domā, par ko mēs šeit vispār runājam, tas mani vispār neskar. Kas būtu tas, ko jūs viņam ieteiktu un par ko liktu padomāt? Tieši tādam, kurš domā, ka tas viņu neskar, ka šis viss viņu neskar? Jā. Teiksim tāds, kurš uzskata, ka viņam ar veselību viss ir kārtībā, nezinu, nekādas emocionālās problēmas viņam nav, izdegšana arī nekad viņu neskars, bet arī skatoties tīri uz nākotni. Piemēram, ir jau cilvēki, kā jau mēs runājām, viņš domā, ka tas viņu neskar, bet rītdien jau viss var mainīties. Parasti ir tā, ka tie, kas domā, ka viņus tos neskar, parasti ir tie, kuriem visvairāk vajag palīdzību. Respektīvi, jo vairāk tas cilvēks ir nocietinājies dziļās pārliecībās un apbruņojies, jo mēs uztversim mūs tā kā tādus sīpolus. Ja? Mums ir mūsu mazais tas bērns, ar kuru mēs sākām, un tad mēs pakāpeniski esam sev vilkuši pa kārtai virsū, lai nobruņotos, lai mums būtu vieglāk panest jebkāda veida kritikas vai kaut kādas saslimšanas varbūtības. Vispār mēs cenšamies paglābt sevi. Un jo vairāk šīs bruņas, jo vairāk šīs kārtas mums ir uzkrautas virsū, jo dziļāka ir tā pārliecība, ka man tas neskar, izdegšana tas ir muļķības, es vispār neslimojot un viss iepriekš uzskaitītais. Un tad negrib vienā momentā iestāsies atkritiens atpakaļ. Un tad nāksies visas tās kārtas sev lobīt nost, meklēt, kur es pieļauju kļūdu,
varbūt tās īstenībā izaugt tam, ļaut tam atkal mazajam bērnam atkal augt un attīstīties pa jaunam, teiksim, tāda viduspārējais domājot, jā, tātad kontekstā. Un meklēt, kāpēc es uzvilku šīs bruņas. Man teica to, ka es nedrīkstu slimot, man ir jāiet visu laiku darbā. Nē, es drīkstu, es šitās vairāk nevilkšu. Es saprotu to, ka es esmu trausls cilvēks. Es saprotu, ka mana dzīvība ir trausla. Un varbūt tad ir vērts paskatīties uz sevi, kā uz dzīvu radību, ar kuru notiks pilnīgi viss tas pats, kas notiek ar citiem. Mēs nevaram izmukt ne no nāves, ne no slimībām, ne no kā. Un jo vairāk nocietināties, jo visticamākais, ka trauslāks ir īstenībā tas mazais bērns tur iekšā. Tāpēc varbūt, jo laicīgāk sākt, jo mazāk bruņas būs pēc tam jāvelk pašam. Tas pašais teiciens kapiņos pilns ar neaizvietojamiem cilvēkiem. Tā lieta, ko, manuprāt, arī preventīvi tajā brīdī, tad, kad man liekas, ka ar mani viss ir kārtībā, es turpināšu sludināt to, ka vīru kopas, šīs pašpalīdzības atbalsta grupas, vīru grupas, sauksim to vienalga, kā gribam. Bet tas, manuprāt, tā ir lieta, kas ir vajadzīga jebkuram vīrietim, pat ja tu jūties labi. Nav tāda lieta, ko tu nevarētu uzlabot. Izaugsme un sevis uzlabošana ir lieta, ko var turpināt pilnīgi visu mūžu garumā un tā arī nepabeigt. Savukārt tie, kuri tomēr vēlas nedaudz arī parūpēties par savu vīriešu veselību. Mums ir alianse vīriešu veselībai. Tāds ļoti vienkāršs nosaukums, lai vīriešiem tiešām ir viegli atrast. Tajā brīdī, kad vīrieši meklē kaut ko, tad alianse vīriešu veselībai, kas varbūt mums ir tāda lietu sargu organizācija, kas ietver mūs arī visus šos vīriešus, kas cenšas palīdzēt arī citiem vīriešiem ar e-pasta info@vīriešu-veselībai.lv. Tā kā pameklējam arī kaut kādu šo informāciju. Bet viena lieta atcerēties. Es zinu, ka nevajag uzskaitīt 5, 10, būs pārāk sarežģīti. Tāpēc, ja viena lieta man ir jāizsver, atrodiet savu vīru grupu, vīru kopu, pašpalīdzības grupu, kur atrast vienkārši sev līdzīgus vīrus, ar kuriem reiz nedēļā, reiz 2 nedēļās satikties, atklāti iemācīties, uzticēties citiem vīriešiem. Jā, paldies. Tad jāsaka, ka mūsu raidījuma laiks šodien ir iztecējis. Es vēlētos pateikt paldies mūsu viesiem Gatim un Agrim par atklātu sarunu un drosmi arī runāt par tēmām, kas bieži paliek ēnā. Tāpat arī paldies jums, dārgie TVNet skatītāji. Un pats galvenais atcerieties, ka rūpes par veselību nav vājuma pazīme, bet gan spēka apliecinājums. Un līdz ar to runājiet, klausieties un atbalstiet viens otru un uz tikšanos nākamajā reizē. Paldies!